Zaudējis Noics un Guļskis. Bet izdodas atgūt ripu Musējiem un Sprukts uzsāk uzbrukumu, laba piespēle. Galviņš vēl tālāk. Metiens vārtī! Mikls Indrašs savā debijas spēlē gūst vārtus un Latvijas virs vadībā 1-0. Neveiksmīgi nospēlē Varlamovs. Šajā epizodē Asleņķis. Un Varlamovs tomēr spiests kapitulēt. 7. metiens par Varlamovu vārtiem. 1-0, Mikls Indrašs. Nu, lūk, kāds debijas mačs Mikam Indrašim. Guntis Galviņš izdara šo piespēli, Indrašs met un ripa ir vārtu tīklā. Ripa nemainīja lidojumu virzienu, neveiksmīga spēle šajā epizodē Varlamovam. Un 1-0. Rezultīvs piespēles bez šaubām Spruktam un Guntim Galviņam. Kaspars varētu doties tuvāk vārtiem. Tā viņš arī dara. Piespiedušies tuvu saviem vārtiem Krievijas izlases spēlētāji vārtī. Daugaviņš. Kaspars Daugaviņš ar skaistu plaukstas metienu pārspēja Varlamovu. Nu, diezgan pasīvi šajā vairākumā spēlēja Krievijas izlase. Pirmais mazākums tad, kad viņiem bija pirmajā periodā ļoti aktīvi, viņi presingoja Musējos. Tagad statiska aizsardzība un precīzs Kaspara Daugaviņa metiens. Ļoti tuvu piespiedušies saviem vārtiem bija Krievijas izlases spēlētājs. Skatāmies šeit vēlreiz Daugaviņš. Ilgi pats Kaspars pieturēja ripu, meklēja metienu pozīciju un beigās to atrada un otro reizi šajā spēlē Varlamovs tiek pārspēts.